Labdien! Mani sauc Anita Martinsone, esmu vadības zinību 3. kursa studente. Šodien pastāstīšu par līderu vizuālo tēlu un komunikācijas stilu. Es izvēlējos pastāstīt par 3 sievietēm manā skatījumā līderēm - Vairu Vīķu Freibergu, Angelu Merkeli un karalieni Elizabeti II. Vaira Vīķa Freiberga bija Latvijas prezidente, arī kļuva vairāk populāra Latvijā tieši savas prezidentūras laikā, bet vēl joprojām ir aktīva, sniedz daudz informācijas un ir gan medijos redzama, gan arī citos kanālos. Tātad valsts Latvija, vizuālais tēls viņai ir vienmēr elegants, profesionāls, dažādi kostīmi, vienmēr skaista frizūra un viņa ir tāda harizmātiska. Vaira Vīķa Freiberga ir diezgan aktīva, viņu var sastapt gan intervijas, gan Twitterī, gan Facebookā, gan presē. Ļoti daudz intervijas viņa sniedz arī dažādus podkastus un ir arī video YouTube'ā, gan arī par līderības tēmu. Pārsvarā visa informācija ir atrodama angļu, latviešu valodā, bet ir arī dažādi tulkojumi. Viņas stilu es varētu raksturot kā stratēģisku, komunikatīvu, tādu ar savu harizmu. Te arī var fotogrāfijās redzēt, viņa arī diezgan prezentē arī savu tomēr ģimenes vērtības. Bet viņas stils tāds ieturēts, krāsaini, kostīmi, vienmēr skaistas frizūras, klasiski. Angela Merkele, pirmā Vācijas sieviete kanclere, kura savu amatu pildīja līdz 2021. gadam. Kļūstot par vienu no ilgāk kalpojošiem Vācijas vadību vadītājiem. Vizuālais tēls Angelai ir vienkāršs, pragmatisks, mainās krāsainas žaketes, bet pārsvarā tās ir žaketes. Publiskie vēstījumi viņa ir kā krīzes stabilitātes risinātāji, krīzes pārvarētāji, stabilitāte, vienotība. Sociālajos mēdījos pārsvarā ir oficiālie kanāli, informācija atrodama vācu, angļu valodā, ir arī tulkojumi citās valodās, bet ļoti praktiski nevar atrast personiskās aktivitātes, kaut ko tādu, un par privāto dzīvi vispār ļoti maz informācijas. Līderības stils varētu būt pragmatiķe, krīžu vadītāja, analītiska, stratēģiska, izceļās ar žestiem, emocijām, sejā. Te arī fotogrāfijās ir redzams, cik ļoti dažāda izskatās Angela dažādās situācijās. Kā 3. sievieti līderi es izvēlējos pastāstīt par karalieni Elizabeti II. Viņa atšķirās ar tēlu, kas ir tradicionāls tieši angļu karaļa nama vērtībām, eleganta, vienmēr simboliska, bieži raksturīgas ir dažādas cepures, dažādas rotas. Publiski viņa vēsta stabilitāti, pienākumu, karaļa nama tradīcijas, tautas vienotību. Viņa ļoti daudz uzrunā tautu un ir iemīļota tautā. Sociālie mēdīji pārsvarā ir oficiālie karaļa nama avoti. Pārsvarā valoda ir angļu valoda.
Līderības stils varētu teikt, ka viņa ir kā simbols, kā simboliska autoritāte un morāls līderis, kurš vieno un atbalsta tautu. Lūk, fotogrāfijās arī ir redzams tieši tās cepures, rotas, simboli, arī tādi simboli kā korgī, kas ir angļu šķirne un karaļnama suns, jau mums visiem pazīstams. Ja es salīdzinu šīs visas burvīgās sievietes līderes, tad vizuāli varētu teikt, kad Vairai ir tāds elegants, harizmātisks stils, Merkelei ir vairāk vienkārša, pragmatisks, un Elizabetei, protams, viņa ir kā tāds simbols, kā karaliene, līdz ar to arī tēls ir šāds. Sociālie mēdīji Vaira ir diezgan aktīva, viņai ir ļoti daudz atrodams, gan intervijas, gan kanāli. Merkelē ir ļoti ierobežota informācija, tikai oficiālie ziņu kanāli, tāpat kā Elizabetei ir oficiālie ziņu kanāli, karaļnams un dažādi dokumentālās filmas tieši par viņu kā karalieni. Līderības stils Vairai ir stratēģisks, Merkelei pragmatisks un Elizabetei simbolisks. Secinājumos, ja es salīdzinu šīs sievietes, viņas ir visas ļoti izteikts līderes un ļoti pazīstamas gan savās valstīs, gan arī visā pasaulē. Bet tā īsumā Vaira Vīķe Freiberga politiska un intelektuāla līdere, Merkele ir pragmatiska, tāda kā krīžu vadītāja. Viņas valdīšanas laikā arī tika daudzas krīzes risināts, un viņa ļoti sevi labi parādīja. Un savukārt Elizabete ir tāds tradīciju simbols, stabilitāte, tautas cilvēks, kurš nāk pie tautas, vieno visus un uzrunā. Te ir dažādi avoti. Avotu ir ļoti daudz, te būs daļa, ko es izmantoju savā prezentācijā. Tad arī īsumā viss. Paldies par uzmanību!